Sveiki, mīļie dvīņi! Marts klāt, paskatāmies, ko taros sola. Dvīņi šajā mēnesī būs patiešām dinamiski, patiešām ātri, izdarīgi, steidzīgi, darbīgi un ar tādu tendenci attīstīties, ar tendenci kustēties, mācīties, braukt, veidot kontaktus, slēgt līgumus, braukt turp, atpakaļ, tad kustīgums. Šeit ir ārkārtīgi svarīga sadaļa. Tas nes līdz arī nepieciešamību būt uzmanīgam, jo tad, kad mēs esam ceļā, kad mēs esam pie stūras, kad mēs esam aizdomājušies, kad mēs kaut ko klausām, mēs mācāmies, mūsu enerģijai jābūt koncentrētā, konkrētā virzienā, konkrētā vietā, un jūs nedrīkstat būt izklaidīgi. Tātad jums ir jābūt visai enerģijai mēneša laikā, es gribētu teikt, saplānotai, koncentrētai virzienā, uz kurien jūs jūtaties, jo ātrums būs pātrināts. Es saprotu, mīļie, ka jūs esat pietiekami ātri cilvēki, un tomēr šis mēnesis iespējams jums nesīs ļoti daudz kustību, ļoti daudz darbību, tādu, ka liekas, ka es nevis eju, es skrienu visu laiku. Tāds ļoti veiksmīgs mēnesis, tas ir mēnesis, kad var tikt ļoti tālu uz priekšu, daudz ko sasniegt, daudz ko iemācīties, tikai ņemiet vērā šo te ātrumu, šo pātrinājumu. Ko darbs jums nesīs? Te ir tādas divas dažādas lietas, divas pilnīgi dažādas lietas. Tātad darbs apstājās. Apstājās kaut kādas lietas, ko jūs esat visdrīzāk jau plānojuši, kas notiks. Tas nozīmē, ir saprotams, kādēļ pēc tam būs milzīgs ātrums. Ja? Tātad tās lietas, kas jums ir saplānotas uz Martu, esiet ļoti vērīgi, pārbaudiet, vai viņas patiešām notiks, vai viņas notiks saulēcīgi, ja tas ir iespējams. Skatieties, kā ar klientiem, kā ar cilvēkiem, ar ko jūs kopā strādājat, jo faktiski Marts sola tādu dīkstāvi, tādu apstāšanos, kas iespējams ir pašlaik neparedzēta, kur jūs nezināt, bet kur uztaisīs lielu pauzi un pēc tam milzīgu steigu. Tā kā visas mazās lietas, visas nelielās lietas, kas jums apkārt visas ir izdarāmas, nokontrolējiet un sakārtojiet tās, lai arī tajā gadījumā, ja tā dīkstāva ne jau jūsu dēļ viņa notiks, lai jums pārējās visas lietas ir sakārtotas. Bet šī kārta var runāt arī par jūsu iziešanu no aprites, ja? Ja jūs nebūsiet pietiekami apdomīgs savā steigā, savās darbībās, savas braucienos, nebūsiet pietiekami koncentrēts, šī kārta saka, jūs kādu dienu varat palikt vienkārši uz gultas, ja? un neiet uz darbu, tādēļ, ka notiek kaut kāds veselības problēmas. Tāpat arī sekojiet savai automašīnai, darba automašīnai, kas jums ir. Arī tas var iziet no ierindas šādi. Tieši darba automašīnai šeit ir runa, par parasto ne. Tā, privātā dzīve. Privātā dzīve saule. Saule saka, ka attiecības jūs silda, attiecības iepriecina, it sevišķi tās attiecības tur, kur ir bērni klātesoši, tur ir pietiekami daudz darbošanās, ņemšanās, prieka, smaidu, bet arī partnera klātbūtne jums nes tādu siltumu, kā jau saule, ja? Tādu iešanu iespējams uz kādu koncertu, uz kādām izklaidēm, uz dzimšanas dienām, tāda parādīšanās publikā, paspīdēšana, savu partneri ieraudzīšana, tas, ka viņš izskatās tik forši, man patīk ar viņu kopā iziet, un man patīk apkārtējie novērtē mani partneri. Tāda paspīdēšanās mazliet ar partneriem. Silta patīkama sajūta tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības. Šī kārts arī sola tādu prožektora kūli uz kādu cilvēku un saka, redz, šo personu es nebiju pamanījis visā savā apkārtējo cilvēku pūlī, un saule saka, jūs varat būt pamanīts, un jūs varat pamanīt kādu speciālu cilvēku. Šis cilvēks var būt tāds kā vairāk sabiedrībā atpazīstams, redzams, vai pilsētā redzams, vai ciemā redzams, vienalga, kur vai jūsu darba vietā vairāk atpazīstams, redzams, vienalga, kāds ir mērogs, šis cilvēks ir tā kā pazīstams, tā kā redzēts, tā kā zināms, tā kā daudzi cilvēki viņu zina. Un jautājums, ko jūs varētu sev uzdot, mīļie dvīņi.
Jautājums, šī taisnā tiesa, un jautājums ir, cik daudz es esmu saistīts ar apkārtējiem cilvēkiem, ar sev tuviem cilvēkiem, un vai tas man ir pienākums vai prieks būt šajās attiecībās un šajās saistībās. Tātad uzdodiet jautājumu sev par saviem tuvajiem, apkārtējiem cilvēkiem, tuvajiem, tālajiem, tos, ko jūs saucat par savējiem, un pavaicājiet, vai tas ir jūsu prieks vai tas ir jūsu pienākums. Uz tikšanos atkal!